Esat sveicināti manā jaunākajā projektā Kempinga pārvērtības. Es iegādājos tādu salīdzinoši neglītu mājiņu no kaimiņa, kuru es vēlos pārvērst par skaistu mājiņu. Un šī mājiņa maksāja diezgan salīdzinoši smieklīga nauda, tāpēc man likās, ka ir jāiemūžina šis projekts interesantais arī video formātā un piedāvāt arī apskatīties citiem, kā notiek šīs pārvērtības. Šajās 3-4 sērijās es parādīšu, kā no šī neglītā pīlēna pārtop par skaistu pili. Kur šis projekts vispār notiek? Jautās tie, kas mani nezina. Šis projekts notiek Kārkuņos, netālu no Cēsīm, 12 km, kur var aizbraukt ar riteni vai atbraukt ar mašīnu. Šeit ir mana viensēta, ko es 10 gadus restaurēju, jo šī viensēta ir celta 1892. gadā, tātad viņai 130 gadi, un šī te viesmāja arī ir, kā saka, uz īri, gan svētkiem, gan vienkārši atpūtai. Ja jums interesē, jūnijas ir diezgan brīvs, jūlijā iespējams ir kāda dieniņa brīva un augusta beigas ir brīvs, tāpēc droši ieskaties. Bet runājot vēl par šo te viensētu, šī viensēta tika restaurēta 10 gadus un saglabājot tā iekšējo interjeru, kāds tas varēja būt ap 1920. gadiem. Tātad mēbeles ir saglabāts ļoti daudz dažādi interjeru priekšmeti un tā tālāk. Kas pats galvenais, tā sajūta ir kā vecmāmiņas mājās vai arī vecmāmiņa mājās. Gan arī, kā teiksim, Brīvdabas muzejā, tur nav ko liekties. Protams, kāds piesiesies pie jumta, bet, diemžēl, budžets ir budžets un praktiskās lietas ir praktiskās lietas, ko vai varēja to savādāk atrisināt, protams, bet šobrīd ne par to es stāstu. Man ir glampinga teritorija, kurš lēnām transformējās par kempingu, jo glampingam ir mūžs diezgan īss, jo telts, diemžēl, saulīte audumu ātri apēd un arī vējš izdara savus sliktos darbus. Tātad šī glampinga sezona man būs pēdējā, bet arī glampings būs pieejams uz īri. Un tātad es būvēju arī klāt šim glampingam arī kempinga mājiņu, kurā var atpūsties jau daudz komfortablāk nekā pašā glampingā. Klāt ir arī slapjā tualete, ūdens, elektrība un viss pārējais, kas ir nepieciešams labai atpūtai dabā. Droši brauc ciemos, skatieties šo raidījumu un noteikti dalieties ar to. Ierakstiet varbūt komentārā, kādas ir jūsu pārdomas, ko es daru pareizi, ko es daru nepareizi, bet noteikti neņemiet šo video kā tādu tutoriāli, jeb šo pamācību, kā būvēt vai kā pārbūvēt mājiņas. Šī noteikti nav pamācība, šī ir improvizācija konkrētā budžetā, konkrētā termiņā, un kāds man tas ir, tāds viņš ir. Un, diemžēl, tur neko darīt nevar. Un gal galā es esmu tomēr arī amatieris šajā būvniecībā. Bet, es mēģinu, protams, visu darīt kā pēc grāmatas, kā tas senāk. Tas jau jums pašiem ir jāvēro. Lūk, un šis būs 3-4 sērijās. Pirmās 2 sērijas samontēts, un katru nedēļu būs maijā pa vienai sērijai, un jūnijā jau viss būs gatavs 100 punktu, kā saka. Es garantēju. Starp citu, kempingā būs 8 guļvietas, 4 glampingā, teltī lielajā, un 4 būs arī mazajā jaunajā mājiņā. Un tāpēc droši piesakaties atpūtai pie manis kempingā. Šodien nopirku būdiņu no kaimiņa 200 eiro. Tagad sāku štukot, vai vispār bija vērts pirkt, vai nav vērts pirkt, vai bija vērts pārvest. Izsaks, ko doma tāda. Paņemšu nopirkšu būdiņu pa 200 eiro, pārvadīšu savējo sāģu. Tas ir kaut kur 1-2 attālumā. Un uzmontēšu pie sava ezera. Kaut kā bija slinkums visu to karkasu taisīt. Tagad es jaucu viņu ārā un skatos, kas tur ir bojāts, kas nav bojāts. Protams, šitā būda taisīt kaut kur pirms 15 gadiem. Un iekšā izolācija vispār nebija, bija samets puķiks.
Un, nu jā, tas ir, tur viss, tur pat puts nebija iepūsts, tur vienkārši samest puķis, kas īsti vispār nenes nekādu funkcionalitāti tam visam. Nu, lūk, un tad man doma ir viņu atjaunot kaut kā smuki un, kā saka, laist uz īri. Diezgan grūti bija atvērt, jo pāris nagals bija, skrūvas bija nolūzuši. Bet kā redzam, tad OSB-šķi ir, mēs pat teiktu, perfektā stāvoklī. Var, kā saka, iet uz tirgu un pārdot. Kaut kā cena jau tagad viņai ir normāla atkal. Agrāk bija višķiņi pa dārgu. Bet jā, būs šitās lāgas arī normālas. Nezinu, kā viņi sauc lāgas, vai vienkārši dēļi. Tāda, kas baigi sapūs. Tas baigi priecē. Tas baigi priecē. Jā. Un būs jautrīgi par krānu. Ar krānu tā būs riktīgi forša stēla. Pirmo reizi kaut ko tam līdzīgu darīšu. Tāpēc šis namiņš vien ir, kā saka, pieredzes vērts projekts, lai iemācītos un saprastu, kāda ir darīšana ar vecām mājām. Jo, jā, tad, kad pats netaisi, tad ir diezgan liela brīnumi, kad tu nopērci šādu vecu projektu un paskaties, kā viņš bija taisīts toreiz ar tiem līdzekļiem, kas šeit bija. Bet visādā ziņā būs ok, izskatās, ka būs projekts labs. Nu jā, mājas pakši un viss izskatās diezgan pamocīts, bet diezgan labā stāvoklī, jāatzīstās. Bija domājis, ka būs sliktāk. Apstīšos, kas ir apakšā zem arī šitās plāksnes. Lūk, šito galu sara. Esmu atrādus vaļā. OSB arī izskatās, ir ok. Atradu vecs artefakts, klomīti un bumbiņu. Un nekā dārga. Un zelts tur nebija. Galvenais tagad štrops ir izvilkt no apakš, lai mašīnu var pacelt augšā. Un rīt būs čikinē. Nu ko, šīs dienas uzdevums ir uztaisīt šeit pamats, sagatavot visu, lai varētu uztaisīt pamats un mājiņu nolikt uz viņiem, lai mašīna varētu atbraukt, nolikt un viss būtu gatavs. Mēģināšu norakt kaut kādu zemes slāni virsē, jo pastīšos, kas zem sūnas notiek. Un, jā, darbiņš būs diezgan grūti un atbildīgi. Tādēļ skatīsimies, kas tur sanāks šodien. Aiziet!
daudz izdarīju, noņēmu to virskārtu, bet nesanāca varbūt tik dziļi ierakties, kā es gribēju, bet nav arī vērts baigi. Galvenais noņemt to zaļo virskārtu un viss. Tagad jāatved vēl dažādi dzelzbetona bluķīši vai kaut kādi keramzītu bloki. Rītdien jānopērk un jāatved, lai būtu kā likt, lai būtu vienā līmenī. Jā. Nu ko, kamēr jūs neredzējāt, tikmēr es aizbraucu un nopirku blokus uz bodi, lai izlīdzinātu līmeni. Jā, tur būs arī no būdiņas būs jāpaņem tie vecie bloki un tad būs kaut kas jāimprovizē, bet šobrīd būs jāuzstājas kaut cik līmenī. Tas brīdis pienācis, mēģināsim aizvilkt. Jā, te jau nekas nav. Vara dēļ te nekas nav. Nu, caurums grieztos uztaisīs, tur nebūs problēma. Ne, vajadzētu bojāt. Varbūt, ka ar manu traversu sajies bez laušanas. Man ir tāds dzelzgabals, vienkārši traversiņš parasti. Tiek šitā mazajā paņem tādu. Varbūt, kad izdodas nesalauzt. Nu, davai, pamēģinam.
pret to puršu. Jā. Nu ko, mēģinam sakot mašīnai. Cerām, ka nenokritīs kaut kur pa ceļā. Vietām zeme vēl ir sasalusi vispār, jā. Nu, mežā tagad jau tikai. Nu, jā. Tā jau ir baigā pļavas pupškā. Domāju, ka jābrauc par to malu lejā, tad pagalmā jāatgriezās. Bet tiešām tev ar pakaļ būs labāk. Tu negribi šitien te kaut kur apgriezties? Pēc tam īstenā ārā. Nu, labi. Tavu mašīnu, tavu darīšanu. Pēc tam pļavā apgriezties, pļavā labāk nevīst. Nu, labi, kā meistars teiks, tā būs. Galvenais to akumu man nesaprot. Jā. Un šito arī. Iekrast akā, jā. Šķūnīts štrūns. Nu, nevar arī. Kaut kad jau malka būs jāliek.
tikai. Tā tālu es esmu. Tu vēl tālu? Tālu jau es esmu, jā, no tiem konektiem. Tur vai būs to spriedu. Bloķi vai nav? Pietur vairs jā, tur. Kāpēc izviesties no šitēs vēl pārā? Man te būtu gandrīz rādi, ja viss uz tevi jau var. Nu jā, bišķi uz šejieni varējām, jā. Nu ko, mājiņa ir ieņēmusi savu vietu. Laiks tā, ka būtu pārvērtībām. Bet tas noteikti nebūs šajā sērijā. Bet pirms tam noteikti paraksties uz manu kanālu, ieliec kādu īkšķīti un atstāj kādu komentāru. Kādu varbūt tu gribētu redzēt šo namiņu, kādā krāsā, ar kādu iekārtojumu. Tiekamies nākamajā sērijā.